Tā, nu, ot, esam kaut kādā Kurmenes meža dīķi, jā, Kurmenes meža pļavā. Atbraucām cerībā kādu līdeku noķert, bet ūdens ir tā nokrities, ka var redzēt, reku nafta ir ārā. Kad Ginča, jā, negaidīta, ne? Es varu parādīt, cik man ir dziļums, tas ir ar visu ledu. 2 centimetri zem ledus ir ūdens. Tur vairāk, tur kā 30 bija. Bet jā, negaidīti. Nekas, ir vēl vietas. Ir vēl vietas, pabraukāsim šodien kaut kur, paskreidīsim, pameklēsim, kaut ko paķersim, bet tagad esam pie Kurmenes, kaut kādos meža dīķos slepenajos. Jānis mūs gidē, desantnieks, tā kā, nu, skatīsimies, kas mums te būs. Nu ko, Jāni, ko es varu pastāstīt? Tu mums gids šodien esi, jā? Biju. Bija, nu jā, varbūt pagātnē stāstīt. Bija gids, atved uz saviem slepenajiem Purvu ezeriem, bet izrādījās, ka tajos Purvu ezeros nav ūdeņi. Un ledus 15 cm un 25 cm ūdens apakšā. Bet līdekām bija, nu labi, stāsti par to, ka tās līdekas tur bija daudz. Viņas arī tagad ir, noteikti viņas ir pa galam tagad. Nu jau ūdens kaut kā aizgājis, bet kā viņš aizgājis no tiem dīķiem, tas Jānka nav saprotams. Vienīgais, kā mēs runājam, kad kāds bebra uzpludinājums kaut ko bijis un vienkārši viņš izārdīs vai pārauc un tā ziltiņa vienkārši ūdens aizgāja un ziltiņa hanarika. Bet nu Jānka, sūdīgi tu nogadēji. Nu nav ko teikt, Jānka, tā ir pareizi. Es piekrītu, jā, pāris dienas paklibošu un tad jau. Bet spārdīsim vēl tev mēs. Ha, paldies. Tagad mēs braucam uz kaut kādu dīķi. Arī Pilsu rundāle, laikam. Pilsu rundāles kaut kādu arī uzpludinājumu, kuru mums tagad gidēs Ginča. Atkal kārtējo reizi. Nu, viņš arī aplausies, bet nu, kurš nav aplausies? Nu, pastīsies. Reku Ginča tika virsū. Mēs esam Pilsrundāles kaut kādā bedrītē. Es te biju pēdējais 15 gadu atpakaļ, bet es ķēru te bišķi citur. Tur, tajā līkumā. Vienmēr bija labi. Līdekas asari bija. Es iešu te tūlītās parādīšu, kur es zivis juhai. Tur dziļši, tur 4-5 metri ir. No. Ļoti aizgāja. Līdeka. No. Nopietni. Vai nu tā pati vai cita? Tā pati. Nu atklājāmies kaut kādā baigā dīķī. Kur lai viņi palaiž vaļā? Smuka. Ar dēlītiem noaugusi. Uzpludinājuma līdaciņa. Vai. Otrā jau. 5 minūtēs. Ginča gidē. Ginča varbūt zina, ko viņš dara. Varbūt, nē, tāpat jau nevarēja paņemt, Robi, ja viņi norāvās, bija uz āķa, pa ne? Tā ir cita tad. Pasties. Lūdzu. Visas zivis dzīvo kopā. Jā. Pasties, kā smuks asarīts. Noliksim, lai neizbaidītu pārējos. Nu, labi. Man jau patīk, Ginč, tu esi labs gids. Nu, varbūt nav mērs, bet laidīsim vaļā. Bet smuka resna līdeciņa, nu, patīkama copeju, haidi. Pazies kādu, nu, kaltiņš, bet mēs viņu palaidīsim vaļā. Ko līdeciņa, kas vainas? Atlaidīsim vaļā. Un limoniņam visiem jau līdeciņš ir. Nav liels, bet nu es ar pie pirmās dzīvtiņas tiku. Frapiņā asarīts.
Pasies kāds resns, tādi kumpīti. Pēc tam atlaidīsim atpakaļ. Smuks, ko? Baigi kūtri ņem. Varbūt jāņem mormišku rokā. Opa! 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 Maziņš? Bet tāda baigi rast, ja ne? Jā. Bet skrējums nebija, un pienāca. Jā. Opa! 2 minūtēs lūdzu lomiņš. Alsarīts. Nebija. Izsēdēju. Uz agresīvāku spēlīt. No sākuma es tā vieglāk spēlēju. Pamēģināju uz agresīvāku un aizgāja uz laidienu bariņš. Bet, nu, nav jau baigi lielie, bet normāls alsarīts. Nu, cik tu pēc kārtas izvilki? Nu, pēc Skaitam. kārtas izvilku 6, kad 8. Viens man bija 2. Nu, 8. 8 kustoņi. Uz laidienu. Viņš kaut ko klīst, laikam, un pienāk. Nu jā, kā aizgāja atkal sapīti. Jau tāds smukāks alsarīts, vai ne? Vēl viens kukulīts. Sopēt jāmāk, ne albuškina. Jā, mazliet jāmāk. Nu, ko ne alsarīši? Ko nu teiks? Ko nu Ginča teiksi? Ginča tagad visu ceļu teiks kaut ko jums. Kaut kas man te sapinās. Vēl viens ir. Opa! Opa! Redzēji? Satrasināsies arī uz šitiem viņi. Tikai viņam nevar dot atlaisties atalpu baigo. Nu, aukliņa, bļičkā es baigi ķēviņā nelieku, jo baigā, nu kaut kāda man te ir kaut kāda 0,23 varētu būt. Bet es domāju, ka arī droši resnāk var likt. Jo baigi jau neietekmē to sopi. Tā auklas izmērs, nu man tā liekas vismaz. Tam bļičkai. Nu, mormiškai, jā, varbūt. Kaut gan ikdienas sopē, ja tu tur uz ātro driblu ķer, arī baigi nevajag, baigi ķieviņo. Tā kā tādā pēpasā tu uz mormišu, ka tur kaut kāda 0,1, 0,12 droši var likt un ķersi tāpatās, kā tur kaut kāds 0,8 to ķer. Bet bļičkā jau droši 0,2 tas ir, nu, točni vajag. Jo tev jau var paņemt arī līdaciņa, kā mums te bija. Šitiem mānekļiem no Zetriks fraps, šitais ir tāds ar astīti, es aizmirstu, kā viņš saucās. Džigls. Džigls. Viņš tā kā baigi forši rotējuši, tā kā vēls viņš tā uzrūc. Centrafulks, jā? Jā, viņš asaris pat ņem uz viņu. Šito mānekli es jau ķeru 2. gadu. 95. 95. Jā, 95. Un man uz viņu kilogramīgi asari pat ir bijuši. Ar visu šito trosi, ar visu pilnīgi pie kājas. Tādiem mānekļiem mēs ticam. Jā. Jā. Līdz ar to mēs taisam konkursu. Līdz ar to mēs taisam konkursu, jā. Abonementiem, subscriberiem. Obligāti jāabonē kanāls ir kā, jāpierakstās. Subscriboja, Es tur īsti nezinu, kāds jāpierakstās, pareizi ir, jā. bet jābūt ir parakstītam uz kanālu,
lai mums arī tur viss notiekās. Un kas mums Robčik balvā būs? Balvā mums būs tā. 1 graciera kātiņš līdz Jā. 40 gramiem. Uj, labs jau, hai. Un urus spolīti jau ar visu auklu virsū nelietot. Nu, tas Jauns ir- komplektiņš. Nu, tas ir vispār bumba. Tik pašam būs jānopērk. Māneklīši ir ļoti liela Jā. izvēle un strādā, es domāju, nu, Ideāli. kam tu ticēsi, tas arī strādās. Ko tu raustīsi, tas arī strādās, teiksim. Jā. Jo man šodien uz šito pat te bija tāds 150 gramu asaras uzmetās, bet viņš nospruka. Nu, āliņ, tas maziņš pārāk. Bet ņem, zibis. Bet labi, konkursu nosacījumi ir tādi, ka jābūt ir subscriberim, Jā, jānolaiko video. jā, obligāti. Laiki jāliek, veči liekiet laikus, jo balvas ir labas. Tāda komplekta cena ir ļoti laba. Vērtīga. Jā, jāpērk, jā. Jā. Tad ir ļoti labi, tas ļoti labs komplekss. Ļoti labs, spolīte ideāla. Jā. Un tā kā, nu tā, tad subscribojat, piesakojiet, Jā, liekat laikus un rakstat komentārus. jā, un mēs ejam ķert zivis tālāk. Kamēr mēs taisam piefilmējumus kātiņam, Tikmēr jau uz frapiņu, paskaties, uzskrien asarītis. Nabadziņš, jā. Un baigi iefloksēja. Nu, ot, reku bija uz frapiņu, viens asarītis uzskrēja, te paņēma mazo balansierī, tagad paskatīšos, vai ir vēl vai nav. Viņi tur apakšā, vai tikai viens uz dullo trāpījās. Pagaidām nerādās. Nu, tā, mēs laikam mainīsim vēl vienu vietu. Sanāk, mēs esam bijuši Kurmenes mežos kaut kur mēs naftu atradām. Tad mēs tagad bijām Pilsrundālē un brauksim tagad uz kaut kādu karjeru. Laikam pusotru stundu mums vēl sanāks, jo te galīgi izslēdzās Aldis smuki, asaras paķēra kaut kādas līdeciņas mazās trāpījās džekiem un tā kā brauksim vēl pamēģināt laimi karjerā kaut kādā. Nu ko, dubls numur 3, jā? Atkal manu zilo frapiņu iefloksēju, nu, bet maziņa. Nu, tad es arī tiku pie savas mazās zaļas vārcītes. Maziņa, lai dzīvo. Bez šā nepalikām. Nu jā, nu esam atbraukuši uz karjeru. Pilnīgi jūtams, ka sāk temperatūra kristies ļoti. Tā kā varbūt tas arī nav baigi labi, ka tās laika maiņas tagad tādas ir. Tā kā nevar īsti zināt, ko, kas, kā varbūt tāpēc arī neņem. It kā zivis ir ceļās, bet aktivitāte ir nulle. Tagad ot mazo asaciņu dabūju. Bet zivs ir vispār muti ciet. Noteikti ir tā, ka tas laiks pamainījās. Tagad jau var just, kad ir kaut kāds 11 ārā. Viņa savā nedarbojās tā pēčka, saprot. Viņa deg. Nē. Tur atgriet bišķi vaļā. Tauciņš. Upi. Cilvēks paņēma balons. Nu kā mums te bija tie lielākie. Rezervami? Kādi asarī? Man pietiek, Robčik. Nu tādi paši kā tur bija. Tā ņem šī. Nu tā veči. Diena noslēgusies. Kā pelnīti. Bet pelnīsim tikai vārnas šodien laikam. Vai tu vari noķeri līdzi? Nu jā, bet tu asaras Tīķi, kurā neviens neko nenoķeri. Jā, bet tu asaras saķēri. Nu jā, haļava. Nu kāda mums šodien diena bija svaigā gaisa? Ļoti laba diena. Gaisā.
Nomainījām 5 Jā. dīķus kopā. Nē, 1, 2, 3, Bet- 4. Jā. Naftu atradām. Darbu tā jūru, babi. Jā, naftu atradām. Pa mežu novandījāmies. Nu, Kopumā Sliktākais gids šodien. ir Lemoniņš. Afgānis. Jānis Jānis. Afgānis. Jānis Afgāns, jā, pareizi. O, Jāni, jā. Ui, kalns. Jāspārda, čalīt, vēl Kalns. spārdīsim. Pa Es ko? nezinu, kas filmēs. Tā kā tā. Kā par ko? Nu labi, nākošo Un varbūt. tagad tu aizvedīsi nogidies, un tur nekā nebūs, tad mēs tevi spārdīsim. Jā. Tu jau esi gados, kā tev var spārdīt? Nu, pūhai, Tā. nesties man pasaka. Nu labi, nākošo copitu mēs taisam, mēģinām zandaru Uro, vietā. vaļot. Lā. Nu jā, es nebraukšu uz Nu Zandaru. tu nebrauc. Tā kā tā. Bet lai jums Zandaru ķerās, pliks. Būs super.